Sveiki, draugi! Šodien es parādīšu vienu no manām versijām, kā es gatavoju seļānku. Ārā ir janvāra bargie sali un pilnīgi prasās tādā svētdienas dienā pēc siltas zupas. Bet sevišķi pēc tam, ja tu esi bijis ārā garākā pastaigā šajos -11 grādos, rati kas var būt foršāks, kad tu pārnāc mājās un tevi sagaida karsta seļānka. Šie ir produkti, kurus es izmantošu šodienas receptē. Paņēmu 3 kartupeļus. Man izdevās nopirkt sālītus gurķus. Nevis marinātus, bet tieši sālītus. Jo autentiski būs tāds variants. Tāpat šeit man ir kūpināta gaļa, mednieku desiņas, cīsiņi. Viss ir nopirkts vienā foršā veikalā, kurā pārdod ļoti kvalitatīvus produktus. Palika pāri pētersīļi, citrons, sīpoli, tomātu pasta. Protams, sāls un pipari vēl būs. Es sagriezīšu visus produktus, ko man vajag sagriezt, un tad es tos likšu katlā pēc kārtas un gatavošu. Un es centīšos jums parādīt, kā es to daru. Drīz jau es būšu pabeidzis sagriezt gaļu un dasas un cīsiņus. Ko es gribēju pateikt? Tad, kad es pirku tos produktus, es nopērku, cik es apmēram domāju, ka man aizies. Visu gaļu es neiztērēju, kas bija tajā klucī. Šeit es sagriezu gaļu kubiciņos, un ādas es ārā neizmetu, tāpēc, ka es no viņām arī mēģināšu dabūt ārā taukus, traknumu. Tā kaut kā. Es sagriezīšu, un tad es rādīšu nākamo procesu. Vēl man sīpoli jāsagriež. Sīpols es griežu tādos pusgradzenos. Es pārgriežu sīpolu sākumā uz pusēm, un tad es sagriežu šādi te. Tad, kad viņi izvārās, baigi forši. Tā, es sagriezīšu, un tad es parādīšu nākamos soļus. Tā, tad, kad viss ir sagriezts, es ņemu palielu katlu, ielēju nedaudz eļļu. Un tad es likšu iekšā šīs te ādas, ko es nogriezu no žāvētās gaļas. Es no viņām bišķi izvilkšu taukus, izņemšu tās ādas ārā, un tad es likšu klāt gaļu. Tas būs nākamais solis. Pēc kāda laiciņa es ņemu tās ādiņas laukā. Hop. Un baru iekšā gaļu. Un lēnām izvilkšu arī no viņas aromātus un taukus. Un tad es likšu klāt sīpolus un tomātu pastu. Tāpat pirms sīpoliem pieliekam klāt arī cīsiņus un sagriezto mednieku desiņu. Uzliksim vāku un uz lēnas uguns pasautēšu, bišķi pavilkšu laukā to visu labumiņu. Smarža te jau tagad ir superīga, ticiet man. Viss ir procesā. Kamēr tur viss tā gaļa šobrīd sautējās, es sagriezīšu gurķīti. Protams, jānoņem prove. Diezgan labi. Ko es vēl gribēju pateikt? Sāli teiksim, pašā sākumā, kamēr es gatavoju, es nekādu sāli klāt nelieku, tāpēc, ka es nevaru zināt, cik sāļi ir tā gaļa, gurķi un viss pārējais. Mans plāns ir sāli pielikt klāt tuvāk beigām. Jo sāli vienmēr var pielikt klāt, bet noņemt nost to vairs jau nevarēs. Ja tā zupa būs pārsālīta, diemžēl, tad vienīgais variants ir šķaidīt ar ūdeni, bet tad arī tā konsistence var nesanākt tāda, kāda to vajadzētu, vai ne? Tā, pēc kāda brīža es ielieku klāt
divus ādam karotes, tādas ar kaudzīti tomātu pastu. Un samaisīšu visu, pasutināšu vēl nedaudz. Un tad es likšu klāt sīpolus. Kad tā gaļa un dasis ir pasautējušās kopā ar tomātu mērci kādu laiciņu, es pievienoju sīpolus. Bišķiņ samaisīšu, likšu vāku virsū un saltēšu to visu. Un tad es jau pievienošu arī ūdeni klāt. Pēc kāda brītiņa es pievienoju arī gurķīšus. Es pielēju nedaudz ūdeņu apakšā, lai nekas nepiedag. Un turpināšu bišķi pasautēt to visu procesu. Bet izskatās jau baigi forši. Un kā tas maržo, draugi. Jūs neticēsiet, cik tas ir garšīgi. Pēc kāda laika esmu pievienojis ūdeni. Apmēram tik, cik plānoju. Tagad es pielikšu vēl kartupeļus klāt, ko es sagriezu pa to laiku, kamēr tas viss sutinājās. Samaisīšu vāku virsū un kādu laiku gaidu. Pielikšu piparus un tad es pielikšu olīvas un citronu. Un tad vienkārši tam visam jāsavārās, jāsavalkās un zupa būs gatava. Bet es jums gribu parādīt, kāda tā konsistence ir. Šāda te viņa diezgan bieza būs. Ja? Tādai, manuprāt, viņai arī jābūt. Man patīk tā, ka viņa tāda biezāka ir. Ļoti forši. Kādu brīdi jau viss ir procesā un zupa vārās. Tagad mēs pievienosim olīvas, kuras es sagriezu uz pusēm, un citronu. Kā arī šeit es nolēju no gurķiem mazliet to marināto sulu. Iedos forši tādu aromātu. Tā, es pievienoju arī pētersīļus un uz ļoti lānas uguns, lai tas viss turpina vārīties. Es pārbaudīju zupu uz garšu, pieliku klāt pētersīļus, tie, kas man tur bija palikuši pāri. Tāpat es pievienoju nedaudz sāli un nepilnu teikaroti adžiku asumiņam. Mazliet prasījās, kaut es arī pieliku pipars. Un tagad, lai tas viss vārās, un es varēšu mazliet, kā jau pie svētdienas, pagaršot alu un parunāt ar jums priekā. Daudz man teiks, ka šī te adžikas recepte, nevis adžikas, bet šī te seļānkas recepte, kur tu tagad vāri, nav īsti autentiska. Autentiskā ir tur dažādas gaļas un nieres, un jā, tā tas ir. Jūs domājat, ka es to nezinu? Nezinu. Bet lieta ir tāda, ka seļānkai pēc būtības nav tādas vienas autentiskas receptes. Tāpēc, ka bieži vien to uzvār no tā, kas ir palicis pāri mājās. Bet šoreiz, protams, es sagādāju speciāli tam produktus, augstvērtīgus. Par tām visām gaļām un dasām es atdevu 10 eiro. Gaļa nedaudz palika pāri, taču jā, kvalitatīvs, garšīgs un labs ēdiens maksā naudu. Bet pārējās visas sastāvdaļas tur ir tiešām, tas ir ļoti palāto, var teikt. Tā, tur bija 3 kartupeļi, tomātu pasta, kuru es nopērku buņģu un pietiek ilgam laikam. Un jā, šī ir viena no versijām, kuru var pagatavot, būtībā, stundas, 2 laikā. Es vienkārši teicu uz lānas uguns ļaušu tam visam vārīties, sutināties, lai tās visas garšas savalkās kopā. Tikmēr es izdzēršu alu, iziešu pasteigā, un tad es atnākšu no pasteigas un varēšu ēst ļoti garšīgu zupu, kur man sasildīs. Un jā, es teiktu tā vēl, ka katru reizi vārot seļānku, viņa katru reizi sanāks nedaudz savādāk. Bet tieši tāpēc arī ir tā foršā pavāra māksla, kurā tu vari improvizēt, vai ne? Es ceru, ka jūs man piekrītat. Gaidām tālāk. Tad, kad viss beigsies, es parādīšu rezultātu. Zupa mums ir gatava, ievilkusies.
Atnāca no pastaigas un tagad ēdīšu. Bet viņi fantastiski smaržo. Un es esmu pārliecināts, ka arī garšos tikpat labi, ja ne vēl labāk nekā smaržo. Tā. Šī ir viena no versijām, kā es to gatavoju. Noteikti parādīšu kaut kad arī citas versijas. Mēģiniet jūs arī. Paldies, ka skatījāties!